Sveiks! Tūlīt parādīšu, kā atvieglot autotirdzniecības ikdienu ar autosummu tabulām. Tātad spiežam uz pogas tabulas, sākotnēji atvērsies aktīvo un gatavo auto saraksts, kurā ir visa nepieciešamā informācija, nobraukums, apskats, pārdošanas cenas, sludinājuma cenas. Šeit tu vari pārskatīt, par kādām cenām tirgojas tās automašīnas un kādas ir sludinājuma cenas. Piemēram, Audi A6 mēs liksim sludinājumu par 9500 eiro un attiecīgi sludinājumu liekot no autosummu portāla, viņš automātiski būs 9500 eiro. Šo tabulu var arī saglabāt uz telefonu vai datoru un nosūtīt kādam potenciālam klientam. Ja vēlies kādu no datiem izdzēst un nerādīt, to var izdarīt. Valsts numuru, šasīs numuru vai kādu no cenām droši izdzēs, saglabā PDF un sūta klientam. Ja tu vēlies nosūtīt kādus konkrētus automašīnas, šeit ir aktīvo, gatavo un pārdoto šķirošanas. Uzspiežam aktīvie, piemēram, izvēlēsies automātus. Šādas aktīvas automašīnas automātiskajām kārbām mums ir pieejams. Atkal saglabāt PDF, sūtam klientam. Ierakstam frāzi pelēka, būs automāti pelēki aktīvie. Uzspiedīsim pārdotos, būs pelēki pārdotie. Tāpat pārdotos un aktīvos auto var šķirot pēc iepirkuma datuma aktīvos un pēc pārdošanas datuma pārdotos. Tātad mēs izvēlamies pārdotie, uzliksim marts un attiecīgi mēs redzam no marta pārdotās automašīnas, pa kādām cenām mēs viņas esam pārdevuši. Nākamā tabula ir grāmatvedības tabula. Grāmatvedības tabulu var šķirot, iepirktos pārdotos, pārdošanas datums mums būs no janvāra. Mēs redzam visas pārdotos automašīnas. Tad mēs redzam visu informāciju, iegādes datums, atmaksas veids, paudzības numurs, iepirkuma informāciju un pārdošanas informāciju. Tāpat tās PVN summa iepirkuma, viņi ir sarkani, jo šeit ir automašīna importēta bez priekšnodokļa. Pārdošanas nodoklis mums šobrīd rādas šāds. Šeit varam redzēt peļņu ar nodokli. Šeit var izvēlēties arī noliktavu, kur būs visas pieejamās automašīnas grāmatvedības atlikumā. Darījuma reģistrs ir ļoti līdzīgs. Šeit arī no datuma mēs varam šķirot automašīnas. Un šeit būs līdzīga informācija. Nākamā tabula ir pieņemti auto. Šeit ir tirdzniecībā pieņemtās automašīnas. Mēs izvēlamies datumu, no kura līdz kuram mēs vēlamies pārskatīt. Un mēs redzam, kādas automašīnas ir pieņemtas tajos datumos, pieņemšanas datums, akta numurs, marka modelis. Vienmēr uz šīm automašīnām var uzspiest un nonākt galvenajā auto lapā, lai veiktu kādas izmaiņas. Nākamā tabula ir komisijas auto. Komisijas auto būs automašīnas tās, kuras būs iepirkt veidā norādīts kā privātpersonu komisija. Un šeit tu tās var pārskatīt. Komisijas dokumentu numuru, darījumu partneri, attiecīgi visu informāciju, kas būtu nepieciešama saglabāt un uzskaitīt. Mēs varam viņus saglabāt pa mēnešiem, eksportēt CSV, kā jums pašam ērtāk. Vēl ļoti ērta tabula ir UVTN uzskaita. Šeit glabājas viss uzņēmuma vieglā transporta nodokļu apmaksas. Attiecīgi šo sarakstu jūs vienkārši izvēlaties, no kuru datumu līdz kuram, un saglabājiet PDF un izprintējiet un iesniedziet ieņēmumu dienestam, lai saņemtu atmaksu. Visbeidzot ir klienta saraksts. Klienta sarakstā var pievienot jaunu klientu, ievadīt informāciju un spieda plus, meklēt klienti, ja tev būs daudz tādu, izlabot tā informāciju vai pierakstīt kaut ko papildus klāt. Kā arī izdzēst, ja šo klientu vairs turpmāk nevēlēsies lietot. Visas šīs tabulas tiek izveidotas automātiski tev ikdienā lietojot autosummu. Tie vienkārši ir skati, kas attēlo attiecīgo informāciju dažādos veidos. Ja tev būs nepieciešamība šo informāciju attēlot savādāk, dos man ziņu, un es to izveidošu. Autosumma nepārtraukti attīstās un pilnveidojās, tāpēc tu vari gaidīt daudz jaunas funkcijas arī nākotnē. Tiekamies jau drīz!